Esiet sveicināti! Atkal virtuves sarunās tiekamies, un šodien pie mums ir ļoti interesants viesis. Ļoti interesants viesis, bet tā, mums viņu, pēc visiem noteikumiem mums viņu būtu jāuzrunā uz jūs, jo viņš ieņem augstu amatu, bet tā kā mēs atrodamies virtuves sarunās, tad mēs tāpat runāsim uz tu, tāpēc lūdzu neņem ļaunā. Neparnojos. Bet tas, kāpēc es teicu, ka ļoti interesants viesis, jo es kādu laiku esmu šeit dzīvē padzīvojusi un tik interesantu likteni kā Andrim, es laikam tā nevaru iedomāties, ka cilvēks varētu teikt no aktiera, nu varbūt vienīgi Amerikā, jā, man pēkšņi ienāca prātā runājot, bet Latvijā nē, no aktiera ir kļuvis par vienu lielu novada mēru. Un tas pirmais, ko es tev gribu jautāt, Andri, tu piekrīt tam, ka tava dzīve ir tādus kūleņus metusi un tas ir par tevi? Vai tas ir bijis tā ļoti jau diezgan apzināti un diezgan saprotami visi tie? Zinām, jā un nē, apzināti viss jau, ko mēs darām, droši vien ir apzināti, tie mūsu pieņemtie lēmumi jau kaut kādā veidā ir mūsu pieņemtie lēmumi, viņi ir izdarīti apzināti. Taču, ja piekrīt tam, kā tu teici, ka tie kūleņi ir bijuši dzīvē, jā, viņi ir bijuši daudz, un ja tā paskatās atpakaļ, ja, kas ir darīts, kas ir sadarīts, kas ir izmēģināts, kas ir piedzīvots, tad, jā, ir interesanti, ir ko pastāstīt un var runāt droši vien daudz, un es pat atceros, bija viens gadījums kādreiz. Es uzreiz brīdi, mums sanāks daudz atkāpes, ko es vēl atcerēsos un stāstīju. Bija gadījums, kur man bija 24 gadi toreiz, kā tagad atceros, un mēs runājām ar draugiem par kaut ko, un es stāstu, jā, man bija šitās viens prasa, cik tev ir gadi, kad 60? Tas viss jau viss kaut kas ir gadījies pa vidam, un tad, vienkārši pēc iet, kā saka, tu esi aktīvs cilvēks, man liekas, ka nav grūti piedzīvot daudz interesantas lietas. Kā cik tev ir gadi? 45, pat palika, pat mēnesi atpakaļ, jā. Apsveicu. Kā cilvēks tiek sarakstā? 40 gados? Bet tev jau droši vien, tā mana versija ir tev, droši vien tad, kad tu tā apzināti politikā gāji, tev droši vien paņēma sarakstā, zināms, čalis, ogrē bišķiņa atpazīstams, davai ieliksim sarakstā, moška viņam kādu krustiņu ieliks. Pozitīvs. Zin kā, principā tā arī bija. Es toreiz strādāju Augšanotu sporta centrā un es organizēju dažādus pasākumus un es arī vadīju pasākumus. Un, varbūt arī teātri spēlēju, varbūt nedaudz atpazīstamāks biju kaut brīžiem, un tad man uzrunāja. Un, toreiz tā pilsētas un novada attīstība man bija paprātam, kā gāja, un es piekrītu, protams. Nebija jau tā doma, ka paies sasaukums un tas izvērtīsies, kā saka, šādi, ja. Bet es esmu visu mūžu ogrēnietis, visus 45 gadus es esmu ogrēnietis, un es joprojām dzīvoju savā vecētā būvētajā mājā. Tieši Ogrē? Jā, turpat Ogrē, un es esmu mācījies ogres skolās un arī dzīves Ogrē. Un es neredzu, kāpēc, lai es nevarētu tagad, kā saka, mēģināt tai pilsētai un novadam dot atpakaļ. Es vakar stāstīju saviem draugiem, tur skatījāmies aptumsumu, stāstīju draugiem, ka rītā jābrauc mērs intervēt. Un tā Helmanis? Es saku, nē, tā kā jau pusgadu nav Helmans mērs. Un viņš man saka, tas tev tikai tā liekas. Kā tur īsti ir, kurš tur ir galvenais? Par šo uz šo jautājumu es daudz atbildējis. Un par to man nekautrējoties ir prasījuši daudzi, arī draugi un paziņas. Zin kā, mēs nevaram nenovērtēt un nevaram ignorēt to, ko Egils Helmanis ir izdarījis līdz šim novadu un pilsētas attīstībā. Bet viņš arī tev ir, tā kā politiskais sensejs. Es pat šim terminam varētu piekrist. Es no viņa daudz mācos, daudz aizgūstu. Tāpat arī no līdzšinējā vietnieka Ginta Sīviņa. Man sanāk ļoti daudz ar viņu komunicēt, ļoti daudz runāt, ļoti daudz arī jautāt. Paldies viņiem, ka viņi joprojām ir turpat un ka viņi daudzas lietas var izstāstīt, kā ir bijis, kā vajadzētu darīt, un viņi arī ieklausās manī, ko es saku, un savas idejas. Tā kā tas nav tā, kā daudz varbūt uzskatīja, ka šobrīd ir tāpat kā agrāk nekas nav mainījies. Nē, tas joprojām tāds komandas darbs. Un tas ir pats būtiskākais, ka ir šī komanda, kas spēj sarunāties, kas spēj sastrādāties un spēj nonākt pie šiem kopīgiem lēmumiem. Tev patīk būt mēram? Jā.
Un tu nākamgad jau tu tad tieši, tas jau būs apzināti, ja tu ies uz kandidēs, tad tas jau vairs nebūs tā sarakstā, tāpēc, ka atpazīstams čalis Ogrē, bet tas jau būs apzināti. Ja? Zin kā es, jau kā mēs runājam, jau pusgadus esmu priekšā, jāsaka, Ogrē, Latvijā vispār mērs kā tāds nevar pastāvēt. Nav tāds jēdziens kā mērs Latvijā, mums varbūt domas priekšsēdētājs. Labi. Mērs, bet... Latviešu valodā mērs. Jā, bet tā ir pieņemts. Mēs tā, jā. Tā ir pieņemts un viss tā runā, un tas ir pilnīgi normāli. Mums žurnālistiem var piedot, jo mums vienmēr ir jādomā par īsākiem virsrakstiem, un mēs uzrakstīt domas priekšā. Lai gan es tad, kad atkal atkāpīt, ja, kā jau es minēju, tāds varētu būt, tad, kad es strādāju ar vienā ne tajā, bet vienā citā pēc tam televīzijā, tur braukāju sižets, taisīju pa Latviju, un tad man vadība teica, taisi dzeltenākus virsrakstus, lai tos sižetus atvērt. Virsraksts ir trešdaļa mūsdienās tas vispār ir raksta panākumu. Jā, tā kā jā, nākamais sasaukums, kad tuvosies, tad, protams, jā, tas būs jau apzināts gājiens, jo ir kaut kādas iestrādes, ko mēs šobrīd kā visu augstinātu pašvaldību, kā komanda veidojam, un droši vien mēs gribēsim turpināt tajā pašā virzienā. Bet tu teici, ka patīk būt mēram, bet tā kā paskatās tās domas sēdes, komitejas sēdes, tas ir vienkārši briesmīgi, godīgi sakot. Kā cilvēks 6 stundas mēģina pēc iespējas vairāk viens par otru pasmieties, tur kaut kā tādu sarkastiski jokot, tur vēl kaut ko uz... Treniņš. Kas tas ir? Tas ir forši, ne forši. Tur ir azarts kaut kāds. Es pēc tam ārpus ierakstot pastāstīt, kā es to uztveru. Bet, tā ir tā darba sastāvdaļa. Tā ir tā sastāvdaļa, un tā redz ir tā, kā mums jau ir deputāti, kas to ir nosaukuši par platformu. Jā, ka viņiem tā ir platforma. Viņi ir pasākuši filmēt arī. Filmē jau sēdes jau tieši rāda iet visu laiku. Visu laiku. Nē, bet es domāju, ka tie ir atsevišķi deputāti, jo, pieņemsim, Rīgas domē, tur atnāk viss šitā te suverēnās varas, un tu viņi tur sevi filmē un lielās, un tur jūlijas ņemās. Viņi tā dara. Nē, mums jau, es neesmu pamanījis, ka kāds filmēt, kādu bildu varbūt uztēršat tad, bet pārsvarā jau tas materiāls ir pieejams, tas, kas tur sēdē noticis, un sēdē ir izrunāts, un tas jau gan publiski pieejams, gan tiešraidē tas ir, un pēc tam to var, protams, izmantot. Un kā es smējos tagad, kad ir priekšvēlēšana aģitācijas periods, tad tas jau īpaši kādam varbūt lieti nodarbs. Jo jums jau tur arī no domas jau kandidē, vai ne, uz lielo saimu? 3. Bet zin kā, tās garās sēdes, es teikšu, kā ir. Es esmu cilvēks ļoti izturīgs. Tādā ziņā es varētu varbūt ar dažiem 10 minūšu pārtraukumiem, varbūt pat ar vienu, ja mierīgi visu to dienu tur nosēdēt, bet man, kā saka, tur telefonā ir tas, WhatsAppā nāk visākas ziņas, vai būs pārtraukums, vai pusdienu pārtraukums, kur ir pārtraukums. Un tas to ne tikai koalīcijas, bet visi deputāti man to sūta, arī opozīcijas deputāti sūta, un tā man atsūta, vajadzētu pārtraukumu. Viņiem nav pasākumu vadītāja rūdījuma. Es tik paskatos, jā, labi, un es varētu arī ar vienu 10 minūšu pauzīt un visu dienu tur darboties. Bet, cienot kolēģus un droši vien cienot arī tos darbiniekus, kas tur ir domas sēdēt, un brīdī, kādreiz tā pusdienu pauze ir jāiedot tad garāk. Labi, bet man tas vienmēr ir interesējis. Man vienmēr ir interesējis cilvēku un varas attiecības. Tu šajā mēra, tu teici, tev patīk. Tad tur ir kaut kāda tas varas smeķis, vai tā ir tā taču noteikti, tu ej pa ielu, tev cilvēku tagad vairāk sveicina un ko. Tev nepielips tas, ka tu tagad sāks iedomāties, ka tu esi vairāk vērtīgāks un vairāk svarīgāks un taviem. Bet kas ir tas? Tas ir dinamiskums, tā ir spēja ietekmēt procesu. Kas ir tas, kas tev tajā visā pievelk? Vara noteikti tā nav, to tev apliecinās gan man ģimene, gan droši vien man tuvākie draugi, kas pateiks, ka, kā saka, varas āmurs, tas nav par mani. Jā. Kaut kādas... Nav zvaigžņu slimība. Es ceru, ka nē. Zvaigžņu slimība ir kaut bišķi no citas operas. Es varbūt tagad brīžiem vairāk izbaudu to brīdi, kad es varu būt viens pats, ja? un tad es citreiz varbūt kādam atsaku, ka es nebūšu, nesatikšos vai es neaiziešu pie jums, jo tas nav tāpēc, ka, kā saka, zvaigžņu slimība, tāpēc, ka gribās vienkārši mieru kaut kādu brīdi. Jo tā, kā saka, tā publiskā telpa ir krietni lielāka un krietni biežāk. Bet, un arī tā vēlme ietekmēt procesus, es teiktu, ka nē, man vairāk droši vien interesē un vairāk gribās tiešām būt tajos darbos, redzēt tos darbus, būt tur klāt, kas tur notiek, un es arī tāpēc
kā saka, man bieži vien prasa, kāpēc tu brauc uz to sanāksmi tur, bet tāpēc, ka es gribu zināt, kas tur notiek un kā tas process notiek un cik tālu tā virzība. Vakardien pat es biju, centra pamatskolā un šobrīd elektrības darbi notiek, es palūdzu semniekam, lai viņš man vienkārši izvadā parāda, kas tiek darīts, kas tiks izdarīts, tā ārpus pilnīgi neoficiāli, jo vienkārši, lai saprastu, kas tur būs un kas un kā. Un centra pamatskola bija tā, kur bija tas ugunsgrēks no elektrības? Nē, tā bija Kalna. Neatceros tādu precīzi, bet centra pamatskolā nebija ugunsgrēks. Man liekas, tā bija Kalna. Un vienkārši gribās būt vairāk tos procesus, saprast tos procesus, pārraudzīt tos procesus, bet ne tā, ka tagad par katru cenu noteikti, ka darīsim tikai šādu un nekā savādāk. Īstenībā tas ir darbs ar cilvēku. Jā, viennozīmīgi. Tas ir tas, kas tev, bet vienlaikus tev arī skaidrs, ka mēra viedoklī ieklausās. Pareizi. Ieklausās vairāk nekā tu vienkārši atnāk kā deputāts. Pareizi. Protams, cilvēki jau arī jautā, kā daram, kā rīkosimies, kā tu redzi, kā šeit. Labi, tagad atnāk opozīcija un saka, ka atlaidīsim Ogres novada domi un atlaidīsim mēru uzreiz, pirms tiek pieņems lēmums, lai viņš nesataisa jaunas sūdzības. Protams. Paprasam iedzīvotājiem. Kāds taisās tur atlaist, tagad cik 2 nedēļas ir pagājuši, tas arī bija vienkārši tāds politisks žests, ko tagad jaunā vienotība, viņai tur reitingi ir nokrituši tur kaut kur lejā. Es esmu runājis gan ar ministru, gan ar citiem, kuri teica, mēs neiesaistīsimies kaut kādās politiskās spēlēs vai personīgās nepatikšanās. Mēs skatīsimies visu no juridiskā viedokļa un no tiesiskā viedokļa. Viss. Un tas arī ir viss, un tā tam būtu jābūt. Bet nav taču indikācija, ka kāds tagad taisīsies atlaist domi. Nav taču. Pagaidām Šobrīd. Man tādas informācijas nav. Politiķis pateiktu šobrīd. Jā. Labi. Politiķis pateikt tā, ka šo visu jautājumu jāskatās kopumā. Mēs nevaram izraut no konteksta tikai vienu sadaļu. Mums ir jāizveido darba grupu. Neizrausim no konteksta, bet konteksts ir valsts kontrolas ziņojums. Un jautājums, vai tas valsts kontrolas ziņojums ir drāma. Es pirms tam teicu, vai ne, es tur pareiķināju pret šitā gada budžetu, ka tur man sanāca 0,32% ir izlietoti nepareizi. Tas ir drausmīgi maz. Tā ir nodokļu maksātāja nauda, bet vai tur apakšā tur ir noziegums, vai tur apakšā ir ļaunprātība, un vai tas vispār ir ievērības cienīgi, ja tie ir 0,32%. Man tev jāpalabo, patiesībā tas procents ir vēl mazāks, jo, ja tu skaties viena gada budžetu, tad valsts kontrole, veicot šo revīziju, viņi skatījās 5 gadu periodu, tad mēs varam skatīties 5 gadu budžetu, kas ir ap 500 miljoniem. Šis Ogres novada budžets un varbūt pat vairāk. Un tas procents, ja es pareizi atceros, bija 0,09 vai 0, kas tāds zem 0,1. Tā kā tā summa, protams, uz visu to kopējo fonu viņa varbūt nešķiet liela. Ja mēs tā skatāmies atsevišķi, protams, tā summa cilvēkam, kā saka, iedzīvotājiem liekas, tiešām liela. Bet to pret minimālu augu tak nevar līdzināt. Taču, ja mēs paskatāmies tos pārmetumus, tad neviens cents jau nav aizgājis, pazudis. Kur jums bija jābūt naudai, kur viņi ir. Visi ir izlietoti, un tas izlietojums jau visam ir pamatots. Protams, tur, jāsaka, paldies arī valsts kontrolē, ir lietas, ko mēs varam uzlabot, ko mēs redzam. Tas bija tāds diezgan pamatīgs audits, kas tika darīts Ogres novadā šo 5 gadu laikā, un mēs redzam, kur mēs varam kontroli uzlabot, kur mēs kaut kādu auditu varam uzlabot, kur mēs kaut kādu tas secinājums, ka grāmatvedība slikti strādā. Nē, es negribētu teikt. Ir lietas, protams, ko mēs varam uzlabot un tik tādā apjomīgā mašinērijā kā Ogres novads, vai Ogres novada pašvaldība, tur ir daudz iesaistītās personas. Kādai cilvēcīgai kļūdai arī gadās. Jā, bet īstenībā ir pilnīgi skaidrs, ka viss šis valsts kontrolas ziņojums, viņš atkal ir pārvērts par politisku arēnu, jo valsts kontrolas ziņojums, cik vien man vairāk kā 30 gadu žurnalistikā pieredze, cik vien valsts kontrola ir gājis, bet tas ir viņas pienākums uzrādīt, noteikt kļūdas, parādīt, ko var labāk, kur ir kaut kas nepareizi, kur ne tādā ailītē ir ierakstīts. Jā, būtībā tas ir pakalpojums. Tas ir pakalpojums pašvaldībēm. Tas ir viņu pienākums, tas ir viņi to dara. Ja? Šeit tas tika pilnīgi noteikti izmantots politiskiem mērķiem, bet tad tas jautājums man, tu tādā baigā laikā iekļuvi, šausmīgā ritenī, ja, ka tieši tik ļoti spēcīgi tieši politiskie uzbrukumi, ja, bija un tādi, kā tu to tiec galā, kā tu to uztver,
tu uztver to kā vienkārši kā politikas sastāvdaļa, vai tas tomēr tu to personīgi, vai kā, jo tad jāiemācās runāt ar auditoriju, tev jāiemācās atbildēt par lietām, jāiebrauc dažu mēnešu laikā, īstenībā tādās grāmatvedības un finanšu niansēs, kuras tu, savulaik droši vien, kad pat prātā nenāca, ka kaut kas tāds būs jādara. Tā jāsaka, laikam lieta noder tā man iepriekšējā pieredze, kas ir bijusi uz skatos un publikas priekšā, kas saistīta ar to runāšanu varbūt. Te es tev piekrītu, tik daudz dokumentu, tik daudz A4 izmēra lapas, kā līdz šim es neesmu, liekas, pa visu dzīvi kopā izlasījis. Un ir pat bijis jau tā, ka vakarā sēdi un tu jau miedz ciet, jo tev grūti jau sāk palikt uztvert to visu, un tad jāpārlasa un jāskatās. Tā ir politika, tur ir politiskais aspekts, jo es ne par vienu valsts kontrolas ziņojums, lai kāds viņš būtu, lai cik iznīcinoši. Es, piemēram, savu žurnālistisku karjeru sāku tad, kad bija kuģniecības valsts kontrolas ziņojums, kas arī bija vienkārši iznīcinoši. Bet es ne par vienu tā dažatāžu neesmu dzirdējusi. Zini kā, es laikam, redz, te ir tas ar to manu personību, mēs varam kaut kādas paralēlas. Es laikam līdz galam, tā kā nevienam neteikšu tā skaļi, jā, tas ir politisks pasūtījums, jā, jūs to darījāt speciāli. Es uztveru tā valsts kontrola darīja savu darbu, valsts kontrola arī pārunās atzina, ka viņi uz visu jau pamatā skatās kritiski. Jā, tas ir viņa pienākums. Un ar mērķi kaut ko atrast, jā, lai kā saka, tāds viņa uzdevums. Un to es arī tā uztveru. Jā, cilvēki darīja savu darbu 5 gadu, tā kā gada periodā, bet par 5 gadu periodā. Tur pat īstenībā bija vēl vecākas lietas skatīts, bet tas tur nebūtiski. Atkal vārds nebūtiski, man jāsaka. Bet teikt, ka tas ir kaut kāds pasūtījums un pirms vēlēšanām tas arī man liekas, tas ir tā, ir tas vēlēšanu cikls, cik pēc 2 gadiem mums ir vēlēšanas, viņi strādā ik pa brīdim kaut ko paziņo. Es galīgi nedomāju, ka tas ir pasūtījums, bet es redzu, ka tur ir, ka tas tiek izmantots politiskiem mērķiem. Tā būtu precīzāk. Tad, ja doma prasa atlaist domu. Tā precīzāk. Zini kā, es laikam neteikšu, es negribu tā teikt, ka tas ir politiskais pasūtījums un ka tagad pret mums speciāli kāds kaut ko darbojās. Bet es to saku, es to uztveru kā tādu valsts kontrolas tādu pamatīgu auditu, kas man tagad kā jaunam pašvaldības vadītājiem ļauj uz lietām paskatīties arī no tā, ko mēs varam uzlabot, ko mēs varam ieviest. Un par to, ka es tajā laikā tas iekrits, tā man šeit ir lieliska pieredze. Pieredze, ko paņemt, ko iemācīties. Kādu grāmatu tad jūs sūtīsiet kvalifikācijas paaugstināšanas kursos? Tāpēc mums ir uzsūtīts iekšējais audits, kurš to visu vēl revidē un pārbauda, un tad mēs skatīsimies. Tas ir savējais. Jā, mēs ņemam vērā valsts kontrolas ieteikumus, un iekšējo auditu pasūtam, un iekšējās pārbaudas tagad taisam, ņemot vērā šo te valsts kontrolas ziņojumu, lai mēs tad saprastu, ko un kā mēs varam vēl labāk. Vai tas ir tiešām kāds konkrēts personas, kuras varbūt kādas apmācības jāizved, vai kā savādāk. Vienkārši, kā mēs varam uzlabot savu darbu. Un par to paldies valsts kontrolē. Kā tu teici, bezmaksas audits šādā apjomā, lieliski noder. Jā, lieliski noder. Un tas tieši tā, valsts kontrolas uzdevums ir to darīt. Bet kas attiecās, piemēram, uz tiem pārmetumiem, ko jūs tagad darīsiet, kas un kā, kur jūs atlaidīsiet, redz, ir jau valsts kontrola jau tālāk nodot tās lietas, ko viņi ir konstatējuši, viņi nodot tālāk, un tad jau ir vai korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, kas skatās kaut ko, vai policija, vai prokuratūra, jā. Un tad jau, ja tās institūcijas jau nāks ar kādiem paziņojumiem ar kaut ko, tad mums, tad tas tā ir. Mēs jau neesam ne tiesneši, ne tiesa, ne policija, kas mēs tagad esam tiesīgi kādu sodīt, tāpēc. Ja jau par politiku, tad man ļoti interesē tāds jautājums. Virtuves sarunās vienmēr arī, vismaz pēdējā laikā, cik man ir sanācis runāt virtuvē un kaut kādā tādā kompānijā, tad visi vienmēr runā par jauno valdību un par Kulbergu un noteikti uzpras. Tev patīk Kulbergs vai tev nepatīk Kulbergs? Tu man prasa kā vīrietis, tad vai kā politiķis. Garš. Tas ir zīmīgi. Zini kā, Andris Kulbergs, es arī sākumā, kad viņš arī Andris. Jā, Andris. Kā bija, es kaut kad atradu Andris no sangrieķu valodas nozīmē vīrietis. Andrejas, man liekas, kaut kas tāds. Nevar pārprast.
Man patīk, ar kādu entuziasmu viņš sāka to savu, ar kādu viņš tādu apņēmību sākas visu savu darbību, protams, viņš arī turpina, un dod Dievs, lai viņam tā enerģija pietiek, ja, šādā veidā darboties, jo tas nav viegli. Es atzīšos, tas nav viegli. Pirmkārt, būt visos tajos procesos tā iekšā, vēl turpināt informēt sabiedrību pats personīgi, nevis tikai caur kādu komunikācijas cilvēku. Un viņš ir atvēris tās kaujas frontes vairākas vienlaicīgi, viņš padomā migranti, tad tur ir NVO, tad tur ir budžets, tur ir vajag apvēzējies. Un visstrakākais, ka viņš ierēģiņiem liks tagad iet strādāt klātienē. Es sapratu, tas ir baigi traki ierēģiņu balsis, viņš vairs nedabūs, ja ierēģiņiem jāiet tagad klātienē strādāt. Te mēs varam runāt par to, vai viņš tagad, kā saka, domā par oktobra vēlēšanām, jā, vai viņš domā tiešām kā uzlabot to darbu. Jā, bet vēlēšanas, bet tiešām viņi ir tagad pieķērušies tiem migrantiem, jo tas, ka iekšlietas ar aizsardzības ministriju kopā strādā tagad. Un uzreiz atrod tuneli. Viss tā kā notiek, jā, un tur partijas tā kā arī sadarbojās. Zini, kas būtu vēl labāk, tas gan droši vien, ka citām valstīm būtu raksturīgi, ka Kulbergs pats aizbrauc uz robežu, un tieši viņš atrod to tuneli. Viņš saka, kur ir, un viņš tagad pats var aizbraukt ar lāpstu un aizrakt to tuneli, to viņš noteikti var izdarīt. Jā, jo tur jau to tuneli atrada nevis tad, kad kāds viņu raka, bet viņš jau tur bija, jā. Viņš, nevis tā, ka ārā vīriņi ar lāpstām, viņi jau tā viņš jau tika atrasts. Būtu vēl ideāli būt, ka viņi tā iet un no tā tuneļa lien ārā tieši tie migranti un Andris Kulbergs pats aiz čupra pats noķer vienu. Tas būtu. Bet zin kā, Andrim Kulbergam jāsaka, var novēlēt izturību darboties un izturību tādā pašā jaudā turpināt. Un jāsaka, arī tā prognozējot, arī pēc vēlēšanām viņam būs ļoti sarežģīts periods. Ļoti sarežģīts, gan ņemot vērā rezultātus un pēc tam visticamāk mēģinot, es nezinu, vai viņš tas būs vai kāds cits, kas mēģinās veidot to koalīciju, jo tur tās prognozes ir ļoti interesantas. Tur visinteresantākais ir, man tā suverēnā ārkārtīgi satrauc, jo tie, kas sūta migrantus, tas mums skaidrs, ka ir Kremlis, un tas, kas mums šobrīd topos iet uz augšu reitingos, tā ir prokremliska partija. Un viņi tur ļoti smuki, viņi ir nākamā pēc apvienotā saraksta, un tad jautājums, vai viņi mums ir drauds, un vispār, ko viņi dara vēlēšanās, ja viņi mums ir drauds tādā gadījumā. Tāda mums tā sistēma ir, ka viņi var būt tajās vēlēšanās. Tas ir tas demokrātijas pamatprincips. Un tad jautājums, vai nacionāļi ir ar mieru iet kopā ar progresīviem, vai nacionāļi ir ar mieru iet ar Šleseru, kurš arī pēkšņi ir, aizmirst latviešu valodu un runā gandrīz tikai krieviski. Tāpēc es saku, pēc vēlēšanas tas būs ļoti interesants periods. Tāds interesants, es negribu teikt, ka mēs to visi baigi priecāsimies un uzjautrināsimies, kā tur notiek, bet kā to visu salikt kopā. Bet jūs partijā kaut ko taču ar runājat. Ogri ir liels ogrs un vēsturiski ogrs nodaļa taču ir arī ļoti ietekmīga Helmans valdē. Jā un nē, šobrīd es jāsaka, kā ir, lai arī esmu Nacionālā apvienībā, es nedaudz, kā saka, ar visiem šiem darbiem, kas mums ir Ogrā un Ogres novadā, tā kā varbūt pašas tās partijas lietas atstājas nedaudz novārtā, un tas vēlēšana tuvums droši vien, ka pašai partijai, tiem cilvēkiem tur ir aktuālāks. Mums šobrīd ir tiešām daudz darba šeit, gan Ogrā, gan novadā. Bet pasakoju līdzi, gan kas kā notiek, un gan Dombrovjāns, ko dara, gan izglītības ministri Ilza Indriksona, gan ko dara un kādas lēmumus pieņem. Tā kā, tur, protams, ir jautājumi un ir arī pozitīvas lietas, ko var novērtēt, bet, jāskatās, protams, jāsako līdz tam visam un kad nāks vēlēšanas, jo, zin kā, no vienas puses, tad, kad notika šī maiņa un Andris Kulbergs kļuva par premjeru un mainījās kaut kāda ministri, tāda likās no vienas puses ļoti labi, ka teiksim, Nacionālā apvienībai ir kāda ministru vietas tika iedalīts, un no otras puses tu saproti, ka ka tās vēlēšanas jau atkal pamainīs, un tad tiem, kas kļuva par šiem ministriem, viņiem bija ir joprojām lieliski iespēja vai to visu pacelt, sakārtot un uz tām vēlēšanām nostrādāt ar pozitīvu zīmi, vai gluži pretēji. Ja?
tad skatīsies, kā šie cilvēki tiks ar to visu galā. Bet, pagaidām izskatās ļoti labi. To jau lems mūsu iedzīvotāji. Jā, bet pagaidām... Un par tiem iedzīvotājiem tur ir tie 23 neizlēmušie procenti. Un tas arī ir ļoti jautājums, uz kurien viņi aizies. Vai tie pieņemsim tie, kas grib par Stepaņēko nobalsot un par Osļikoviem un visu šito šļūru. Vēl ir jautājums, vai viņi aizies. Jā, tas arī ir jautājums. Bet, zin kā, es pirmo reizi sevi pieķēru pie domas, ka es nevis domāju, tā kā pareizi tu teici, ka tas būs tas sarežģītais process pēc vēlēšanām. Ja? Un es pirmo reizi pieķēru sevi pie domas, ka es rēķinu nevis par partiju, kuru balsotu, kuru man būtu simpātiski, ja? Bet es rēķinu, kas varētu izveidot nākamo valdību. Un tā lai var izveidot valdību bez Imantu pieminētajiem prokrieviskiem spēkiem. Bet tu neesi vidusmēra vēlētājs. Bet es pirmo reizi to pieķēru, ja, ka nevis es domāju par konkrētu partiju, bet es jau domāju tālāk jau valdības veidošanas kontekstā. Tas man bija tā, jo tie pēdējie reitingi mani nošokēja, ja, jo tur matemātika tur nav forša. Jo matemātiski rēķini. Ja pieņemsim tāda austošā saula arī forši. Forši būtu, ja tu nacionāļiem būtu kompānija, ar ko padraudzēties, bet, par zemu. Tev jau arī, zin kā, šobrīd tās prognozes arī bija tādas, ka jaunā vienotība varētu, jaunā vienotība varētu kaut kāds 9 vietas dabūt Saeimā, ja, plus mīnus. Es kaut kā, es arī ticu, ka viņi to 5% pārvarēs, lai gan tas ir ļoti, un tur var pamainīties mēnešu laikā daudz, kas tur viens ministra neveiksmīgs izteikums, un tu atkal esi otrā grāvī iekšā. Tā ir. Tur šobrīd partija tā aizgāja. Tur šobrīd ļoti jāskatās tiem, kas ir pie tās varas pieteikšanas, kādus lēmumus viņi pieņem. Mums vismaz, cik es atceros, mums pirmo reizi ir valdība, es vispār neticēju, ka šo valdību izveidos. Es domāju, ka tā arī noļurināsies līdz vēlēšanām, jo priekšvēlēšana periodā uztaisīt jaunu valdību, es tiešām neticēju, ka viņi, jo tādu es neko neatceros, tādu gājienu, ka priekšvēlēšana laikā tiek uztaisīta jauna valdība. Tāpēc ir risks katram vārdam, vai ne? Un diezgan interesanta valdība ir uztaisīta. Jā. Un tāda, kas nevis tā tikai atsēž, ja, bet īstenībā pat daudzās lietās lauž sistēmu. Un es pat nedomāju, vai mēs vairs aiziesim atpakaļ, piemēram, tajā pašā bezjēdzīgajā naudas pļakarēšanā NVO vai vēl kaut kur. Es nedomāju, ka mēs aiziesim atpakaļ. Man liekas, ka tas solis ir spērts jau tāds, ka mēs vairs nebūs tā kā līdz šim vairs. Bet man tā šķiet, ka tas ir lielā mērā visu to drošības apdraudējumu dēļ, kas ir, tas ir baigais spiediens un vienkārši ir jārīkojās tagad tūlītās tempā. Tu tā domā? Labi, varbūt. Es piekrītu. Mums tikko sociālos ir atkal palaist kaut kāda kārtējā Krievu draudu, vai ne, ka mums tur uzšaus pa hesiem, ja? Tas tā kā uz mums arī attiecās. Uz mums tas ļoti pat attiecās. Kas mums vispār notiek ar civilo aizsardzību? Pie tā strādājam, patvērtnes tiek veidot, šobrīd pie 15 patvērtnēm strādājam, 12 vēl ir projektā, ir patvēruma konteineri, ir 56 mums visā novadā izvietot. Jā, ir izlikti. Jā, viņi bija atvesti, un tad viņi, es pieļauju, ka ne visi, šobrīd man šķiet, ka ne visi, bet daudz, kur jau ir viņi izvietoti šie patvērumi. Tas nav kā patvērtni, tas kā patvērums. Jā, es zinu, kur ieiet tāds bunkuriņš, Izrēlā bija, tur arī bija tāda. Jā. Nē, viņš pat nav bunkuriņš, tas ir parasts konteiners, kur, piemēram, šādas te kaut kādas darbības rezultātā ģimene paliek bez mājas vai nav kur palikt, tad tur cilvēkam ir kur palikt tanī brīdī, un tad tāda ir izvietota sporta centrā, viens tāds stāv, nolikts ir redzams, vēl pa pagastiem ir izvietot. Tie mums ir, tāpat turpinām, protams, strādāt pie visa, un ir, protams, informācija, ko mēs nevaram teikt un nedrīkstam, un tā ir klasificēta, un Civilās aizsardzības komisija arī strādā. Mums ir svarīgas lietas, mums ir HES, mums ir tā augstsprieguma līnija, mums ir šosejas. Redzi, šosejas arī, tie paši HESi, viņi ir objekts numur 1 droši vien, tas jāaizsargā, jo tas ir mums, gan mūsu enerģētika, gan arī pārvietošanās pāri Daugavai, kas ir ļoti būtiski. Un tie paši ceļi un ielas un lielās šosejas, un tas viss iet roku rokā ar
šiem evakuācijas plāniem, ja, kas ir zīmēti, kas tie, kur veidojās apdraudējums un kur cilvēki jāevakuē, kur pārvietojās militārās struktūras, pa kur pārvietojās iedzīvotāji, kur ir uzņemošie novadi un kā to visu novirzīt un kā to visu paralēli aizsargāt. Nu, tie jautājumi ir ļoti daudz un jāsaka, šobrīd arī šeit parunājot ar Ukraiņiem, ja, ir skaidrs, ka viņi bieži vien norāda uz tādām lietām, par kurām man šķiet mēs neesam aizdomājušies, un vai mums sabiedrība ir gatava, lai mēs tagad par viņām runātu un stāstītu. Piemēram, tu vari teikt? Nu, pieņemsim, tā bija diezgan skarba saruna mums, bet tas bija vēl, man liekas, pirms jaunā gada. Arī ar Ukraiņu viesiem, kas bija atbraukuši, viņš saka, kas jums līķus aizvedīs? Tas ir elementāra lieta. Ir tagad kaut kas notiek, viņi saka, tie līķi būs, arī beigti dzīvnieki būs. Viņš saka, ja viņi ir upē vai vēl kaut kur, viņi ir jāķeks ārā, jāved prom. Jo protams, tad būs bēda. Viņš saka, jūs varat, protams, mēs varam izveidot plānu, kur mums būs busi, tur būs autobusi, tur būs šoferi. Viņš saka, un jūs esat droši, ka tas šoferis būs tam gatavs. Viņš saka, lielākā daļa nav tam gatavi tie cilvēki. Un tad uz vietām izrādās, ka tur vietējais varbūt Jānis ir bijis gatavāks tam darbam nekā gatavots speciāli tam cilvēks. Un tās tādas lietas, par kurām mēs pat brīžiem mēs neesam to saskārušies. Jā, bet tam katafalkam jābūt, vai arī tai kravas mašīnai jābūt. Precīzi, tas varbūt ir tāds skarbs piemērs, ja, bet tas ir tas piemērs. Tāpat, ja kaut kas sākās, kur ir tās vietas, un pie tā šobrīd arī strādā, un tas ir apzināts, es varu teikt, piemēram, kas ir tās vietas, kas varēs uzreiz pabarot lielu daudzumu cilvēku, ja, kas varēs uzreiz izguldīt kaut kur lielu daudzumu cilvēku. Vai tas ir tikai lielajās pilsētās novados, kas būs, pagastos, kas būs. Un tie jautājumi, kas tiek risināti, pie kuriem strādā. Jā, būtībā tā domāšana, viņa bija ļoti stipri jālauž, jo taču vēl pirms kaut kādiem gadiem tur bija pašvaldības teica, tas uz mums neatiecās, atnāks armija, visus izglābs. Neatnāks. Tagad jāsāk saprast, ka tā armija jau karos, viņa nevienu neglābs, viņa taisni otrādi, viņa paprasīs resursus, vēl paprasīs mašīnas, to vajag, šito vajag, un tad tā pašvaldība palīdzēs. Pareizi tu saki, un te, piemēram, ir arī kaut vai tik primitīvi, ir traktori, ir kaut kādas degvielas rezerves lielajiem zemniekiem pie sevis, un tagad par to vienu traktoru vai par to vienu busu vai kravas mašīnu interesējās gan vietējās zemesardze, gan pašvaldība, gan arī armija. Viņi saka, mums vajadzēs tā, un visi trīs saka, tad, kad kaut kas sāksies, mums to tavu smago mašīnu vajadzēs. Protams, ka iedos armijai, viņai un tad kurš uz to pretendēs? Un beigās ir tā, ka pašvaldība ir izdomājis, ka mums tur ir tās transporta vienības, kaut kāds ir tie cilvēki vai tās degvielas rezerves, lai, kad pienāk tā x stunda, izrādās, ka citiem arī to vajag. Kā mēs to tagad sadalīsim to visu? Vispār pēc, zikā, ir tāda tēma tiem pašiem Ukraiņiem parunāt, ka parunā ar viņiem tā, pa nopietno tā pa skarbotiem vīriem, kas tur frontē ir bijuši, tad domā, par ko mēs šeit strīdamies tagad ikdienā? Kur ir tās mūsu problēmas? Tev pastāst un parāda, kā tur notiek, tev liekas ārprāts, mēs sērkociņus skaldam kaut kādus un mēģinām katrs to savu deķi stūri pavilkt uz sevi un visu. Protams, mums ir savas problēmas, mums ir savas lietas, kas jārisina. Bet, ja tā mēs salīdzinām, tad liekas, kāpēc mēs plēšamies ne par ko. Bet kopumā tā, teiksim, gatavība, viņa aug. Protams, ir tās pieredzes, ko mēs uzkrājam, ir tā informācija, ir tās lietas, pie kurām mēs strādājam. Viņa ir jāaug. Tu pats, es arī biju Ukrainā. Es neesmu bijis Ukrainā, ne. Mēs esam runājuši arī par to, ka mēs, mēs vienlaicīgi nevaram visus turien aizbraukt, kurā gadījumā, un tā tas ir, un mums te ir jāpaliek. Bet tas arī varētu būt diezgan drošības jautājums, vai ne? Piemēram, tomēr nebraukt. Vai vajag īpaši pēc tā gadījuma. Vai ne? Tas ir tā kā Kulbergs vairs nebrauc ar motociklu. Jā, viņam patīk braukt ar motociklu un forši. Ir arī forši aizbraukt uz kaujas zonu, apskatīties, kā tur ir. Jā, interesanti, forši, noderīgi, bet vai tas risks atmaksājās, ja tu atstiep tur kedu? Domāju, ka ne. Vispār, ja tu atstiep kedu, tad risks šeit nav atmaksājies nevienā situācijā, vai kurš tu būtu. Bet ja to izdara mērs un... Atstiep kedu, tas ir jauns kaut kas. Lietas karot.
Bet, Jā, noliec karu. bet vispār Kāpēc Latvijas noliek par karot? to arī, kur Tā kā man iestarpinājums, viena čehieta vajag brīnījās, aiziet bojā. Kas ir bojā? Uz kuriem jūs visi ejat? Uz kuriem jūs visi ejat? Kas ir bojā? Nu jā, jo cilvēks jau uz ielas neiet nekur, es tagad tieši bojā. Nē, es aiziešu līdz veikalam, viņi nobrauc. Nē, labi, es pārtraucu. viņš aizgāja tomēr. Bet viņš aizgāja tomēr bojā. Pārtrauc. Jā, interesants sarunas mums aizgāja. Bet es tev teicu, ko es gribēju teikt. Par to, ko tu teici, jā, kad visu pārņems armiju un tā, kas attiecās uz novadiem, uz pagastiem, neatnāks, mēs par to esam runājuši arī, neatnāks tādā X stundā vai tajā lielajā apdraudējumā no Rīgas formā neviens cilvēks un nepateiks, tagad jūs darat tā un šitā. Tas būs uz pašvaldības pleciem, visi savi iedzīvotāji, mums par viņiem ir jārūpējās. Mums būs jādomā, kur viņus evokēt, kur viņus izmitināt un ko ar viņiem darīt. Iedzīvotāji ir gatavi sadarboties. Tā. Jā. Cik sadarbspējīgs ir šobrīd Ogres novadnieks? Par visiem es nevaru teikt. Ir gan labie piemēri, jā, kas ir pateikuši, jā, mēs esam gatavi, ja vajadzēs, ka mums ir tas un tas, un tās pašas transporta vienības, jā, vai tās pašas guļvietas kaut kādas, ko cilvēki ir pateikuši, mēs esam gatavi nākt palīgā, ja vajag sakat. Jā, un ir cilvēki, kas arī nesot zemesardzē, ir gatavi, jā, parādot, ko es varu palīdzēt, tas var iet arī mežā un kā saka, cīnīties pret, lai gan tā kārdarbība šobrīd ir mainījusies radikāli. Jā, tur jau... Mēs varam arī tā, un, protams, būs tādi, kas arī pateiks, nē, es pats par sevi, jā, lūdzu, neaiztiec. To iepriekšējo vēlēšanu saraksts var apskatīties, un diezgan skaidri zināms, cik cilvēki pateiks, nē. Tā jau arī. Nē, bet es biju vairāk domājis par to sadarbību, ir arī tās iedzīvotāju padomas. Tomēr diezgan ilgi jau notiek darbs ar viņām, un mēs arī liekam avīzē kaut kādus apskatus, kā tās sēdes notiek, un tad ir tā, ka vienā tur tā kā pa celmiem tur iet, un tāda kariet vaļā, un vienā notiek kaut ļoti produktīvi. Kā šī sistēma ir iestrādājusies, un cik viņa liederīga? Es teiktu tā, iedzīvotāju padomas, mans personīgais viedoklis būtu tādās mazos nelielos pagastos vai pavisam nelielās pilsētās, piemēram, kāds ir Ķegums, viņi strādā, viņi tiešām ir ok. Ir labi. Lielāk, teiksim, Ogres iedzīvotāju padomei noinformēt visus iedzīvotājus vai ievākt informāciju no visiem iedzīvotājiem, labi, no lielas daļas iedzīvotāju izvirzīt Ogres prioritātes, ļoti sarežģīti. Tas ir gan plaša pilsēta, gan daudz iedzīvotāju. Katram savs pagalmiņš tuvāks. Tādā Birzgalē, jā, viņi vai Tīnūži vai kas, viņi var sanākt kopā. Un kāpēc ielas asfaltē tikai Ogrē? Labs jautājums. Jā. Kāpēc? Jā, un teiksim, tādās mazākos pagastos, tur cilvēki tiešām, viņi var atnākt gandrīz visi uz iedzīvotājiem. Pēdējā iedzīvotāju padomju Meņģelē, man tur 50 cilvēki atnāca. Meņģelē jau tur kašiet vaļā. Tur viņiem privāts darīšanas, jā, mēs tur nejaucamies, lai cilvēki... Kas tur ir pa kādu? Lasiet Ogres visiem. Lasiet Ogres visiem. Labi, palasīsim Ogres visiem. Kāds karš iet vaļā Meņģelē? Tad zin kā, mazākos pagastos, jā, tur... Reklāmas rūlītis. Tā kopiena strādā, viņi paliek saliedētāk, viņiem vieglāk, un arī iedzīvotāju padoms, es pats esmu bijis iedzīvotāju padoms sanāksmē, kur arī iedzīvotāju padome, es negribu teikt audzina iedzīvotājs, ja, bet pamāca, kā viņiem labāk darīt, kā viņiem tur darīt, jo viņi ir ievākuši šo informāciju. Ja, un viņi sadarbojas gan ar vietējo pārvaldi, gan ar pašvaldību. Tā tas notiek. Lielākās pilsētās tomēr ir grūtāk te iedzīvotāju padomu. Kā jums ir ar Rikšķili? Jautri. Jautri, vai ne? Jautri. Bet viņa nav, principā, neievēlēto deputātu tāds pielikums, vai partijas atbalsta bāze? Daļai, jā, jo bija gan Ikšķilē iedzīvotāju padomē, jā, ir cilvēki, kas arī startē vēlēšanās, protams, jā, un tad kaut kāds iedzīvotāju mandāts viņiem ir dots tajā iedzīvotāju padomē. Tas sanāk tāda zemāk līga, tā kā sportā. Starp citu, interesanti, mēs nesen, domājam, jo bija izskanēja tieši tāda frāze, ka jā, mūsu iedzīvotāji ir ievēlējuši, mums tagad ir tiesības, mums ir viss. Bet, un tad mums viens kolēģis baigi labi izskaidroja, viņš saka, ka jā, tas ir mandāts, bet tas tāds, bezmaksas mandāts, jā, un tad ir pro-versija ir tam deputātam, piemēram, jā, tā kā tas mandāts ir, jā, bet viņš nav tik varbūt jaudīgs kā deputātam, jo viņam ir tas
viņam tomēr ir savādāk tā mandāta, tā jauda. Nu, tas tā kā Saeimā ir tie mīkstie mandāti. Jā, un tad, bet iedzīvotāju padomas, viņi strādā, viņi to apzina to savu kopienu, viņi iesaistās, viņiem var redzēt daudz, ka rūp tā savu pilsētu vai tā savu kopienu vai tas pagasts, un tad viņi tur aktīvi darbojās, kurš aktīvāk, kurš mazāk aktīvi, kas varbūt to saprot šo iedzīvotāju padomas būtību vienā veidā, otrā. Gads ir pagājis kopš iedzīvotāju padomu. Mēs visi mācāmies, arī mēs kā pašvaldība mācāmies, kā sadarboties ar iedzīvotāju padomu un kā mēs tur varam risināt pareizāk un labāk tos jautājumus. Gan arī iedzīvotāju padomas bieži vien mācās. Daudziem jau no viņiem arī ir tā pirmā reize varbūt tādā sabiedriskākā amatā vietā, ka viņam tagad ir jāsāk un jārunā tiem iedzīvotājiem, jāskaidro un jārisina tie jautājumi un jāiesaka pašvaldībai tas, ko iedzīvotāji vēlas tajā konkrētajā kopienā. Iedzīvotāju padomu, tas jau tāda konsultatīva padoma, kas saka, mēs gribētu šo, mūsu iedzīvotāji vēlētos tā, mūsu iedzīvotāji iesaka, ka varētu darīt tā un tā. Un tālāk jau ir pašvaldība, kas to lemj. Kā kopumā novadam, ir iespējams noraksturot, kā Ogres novadam iet? Tā, uz Latvijas fona, varbūt arī uz ārzemju pieredzes fona, cik veiksmīgi un labi. Es esmu ļoti daudz ticies ar citiem pašvaldību vadītājiem, gan pašvaldības savienībā, Lielo pilsētu asociācijā, citos pasākumus. Mēs, protams, parunājam, kā viņiem iet, kā mums iet. Mums visiem ir līdzīgas tās problēmas, un mums visiem ir tie ceļi, tās ielas, kas jātaisa, kas jāremontē, mums visiem ir tās sabiedrības kaut kādas lietas, kas jārisina. Tagad tuvojās mācības sezona, izglītības sezona, skolas atkal tas jārisina, kā būvēt, kā pārbūvēt, kā uzlabot. Visiem iet ļoti līdzīgi. Un arī visiem iet ļoti līdzīgi tajās domas sēdēs, tieši tāpat, tā kā mēs neesam unikāli ne ar ko tādā ziņā. Ja? Tas, ka mēs esam plašs novads un mums ir lielākais cilvēks iedzīvotājs skaits novadu ziņā, ja mēs rēķinam. Jā, tālum arī milzīgi. Mazo Zoliem, lai atbrauktu uz Ogri, tur stundu aiziet man šeit. Jā, ilgāk nekā līdz Rīgai. Vai ne? Jā. Tā kā tas ir, protams, ir ko risināt. Bet tie jautājumi visur ir līdzīgi un katram ir savas problēmas un katram tās savas problēmas jārisina gan uz citiem novadiem, gan es pieļauju arī Eiropā, tur gan jau ir vēl savādāk, gan viss tā pārvaldības tā funkcija, gan viss. Bet visiem jau tas iedzīvotājs jau. Mēs tieši šodien runājām tieši par ielām, ja mēs sakam, pasvaltēto. Mēs varam noasfaltēt, pieņemsim, Ikšķelē, kas mums tēt varētu būt tādā aktuālā. Mēs tagad asfaltējam Murkrogu ielu Ikšķelē. Kapu ielu. Jā, un tagad Murkrogu ielas iedzīvotājs saka, baigi labi, super, noasfaltēja, viss notiek. Blakus varbūt ir Ziedu iela, kas saka, nekas nenotiek Ikšķelē vispār. Jā, jo viņa iela nav tieši noasfaltēta. Un tā jau būs vienmēr. Tagad Akmeņa iela ir, Naunāna iela Ogrē ir noasfaltēta, pabeigta, viss ir brīnišķīgi. Un šodien intereses pēc palasīja komentārus pie raksta Facebookā par Ogres novada raksta, par to, ka šī iela ir pabeigta. Jā, ir, kas saka, paldies, baigi labi, super. Ir, kas saka, kāpēc jūs neesat tur to un to ielu nolasvaltieši. Uz manas ielas nekas, viss ir slikti. Ja? Tas ir tas, kā mēs skatāmies. Un katram jau tam iedzīvotājiem tā sava vieta un tā sava rūpe šeit vissvarīgākā tādā brīdī. Bet visiem 60,000, kā saka, izdarīt pa prātam vienmēr būs ļoti labi. Es vairāk biju domājis to jautājumu, vai Ogres novads tiek labi pārvaldīts. Tā mēs varam 10 ballēs ielikt. Ogres novada pārvaldē. Es vienmēr esmu bijis ļoti kritisks tādā ziņā pret sevi, ja mēs tā ņemam. Bet, vismaz sekmīga. Sekmīga noteikti. Ar plusu pat varbūt kaut kur, jā. Bet, vienmēr jau ir lietas, ko var uzlabot. Vienmēr, ko var darīt labāk, vienmēr, ko var darīt savādāk un pārvaldīt un uzraudzīt un paspēt un izdarīt. Varbūt vienmēr gribētos vairāk, bet tad ir kaut kādas lietas, pret kurām atdurās, kas ir savādāk. Bet, mēs strādājam, ticam, ar visu liekot roku uz sirds, no vislabākās sirdsapziņas, mēs tur darbojamies. Protams, būs kas bļaus, ko tas krauj tur mult tagad un tikai fleitē, bet mēs tur esam, darbojamies, un tās problēmas ir daudz, un tie iesniegumi un tās, kaut vai kāpēc kājas tik skaļi kliedz. Es domāju, kā atrisināt šo jautājumu, kāpēc kājas mums skaļi kliedz pilsētā, es nezinu. Es nevaru. Vēnspilī, kad dzīvoju, tad arī tur bija krāni bija par skaļu, ceļam krāni ostā bija par skaļu, un tad bija kājas. Jā, krāni ir par skaļu, jā, tas buldozeri un krāni. Jā. Bet vienmēr jau būs, kur mēs varam darīt labāk, vienmēr būs, kur mēs varam darīt savādāk, un vienmēr kādam liksies, ka ir jādara tā vai citādi.
mums galvenais tomēr ir, lai tam iedzīvotājiem ir maksimāli labi, lai tai pilsētai, pagastiem un pārējām pilsētām ir maksimāli labi. Bet, jāsaprot jau viena lieta, kā es teicu, izdarot vienu labu darbu, cits to nepamana, viņam liekas, nekas nav izdarīts. Varbūt apaļojoties šīs nedēļas nogalē. Kas tā pat tevi? Piparmēta, mans paša audzēs. Piedodas. Iepriekšējā raidījumā bija mojito bezalkoholiskais. Jā, bet arī no manām piparmētām. Bet tad vajag ārā, lai karstāstīt. Šīs nedēļas nogalē ir Ogres pilsētas svētki. Nezinu, mēram droši vien. Šīs nākamā sanāk. Kad ies gaisā, es nezinu. Jā, pareizi, es jau neķinu. Tas ir nākamās. Varbūt jau svētki būs beigušies. Nē, mums jāpalaiž agrāk. Jau mums agrāk jāpalaiž līdz svētkiem. Līdz svētkiem jāpalaiž, jā. Bet, laikam, mēram tur nekāda svētkošana diži nesanāk. Svētkos ir taisni briesmīgi daudz jāstrādā, vai ne? Jāskrēd riņķī. Jā, viss kaut kur jāpaspēj. Lai gan, kā es arī kādreiz strādāju Ogres novads sporta centrā, tie pilsētas svētki allaži bija, man bija vienmēr darbs. Un tad vai bija kaut kas jāvada uz skatuves un jāorganizē sports kā kaut kāda daļa paralēli tam visam, un tad tie pilsētas svētkus es lāga nekad neesmu baigi izbaudījis. Es atzīšos, teikšu, kā ir tā nekad nav sanācis. Labi, tagad mēs varam pareklamēt, kas tur tāds, kas tiešām fažu. Šogad man šķiet laba inovācija ir šis laivu brauciens, kas ir bijis vienmēr, bet šoreiz viņš būs piekdienas vakarā. 8 vakarā, piekdienā, nevis sestdienas rītā kā parasti, bet piekdienā, lai tie dalībnieki, jo nereti ir bijis tā, ka sestdienas rītā laivu braucienā piedalās mums kolektīvi kaut kādi iestāžu darbinieki, kuriem pēc tam ir jāskrien darboties kaut kur, vai dejot, vai dziedāt, vai strādāt, un tad viņi nevar izbaudīt to laivu braucienu pilnībā. Tāpēc piekdienas vakarā jau tas laivu brauciens, protams, tirdziņš, sportiskās aktivitātes, viss pārējais. Tas foršs atklāšanas pasākums. Jā, man ir šeit brīnišķīgi. Tas laivu brauciens, citās pilsētās ir gājiens uz ielas. Mums ir laivu brauciens, kas man šeit arī ļoti labi. Un ja ir iespēja, kurā kamerā droši vien kopēji jāstās, vai tā ir tuplāns, visiem piekdienas vakarā ir iespēja piedalīties laivu braucienā. Brīnišķīgs kopā būšanas laiks, ko izbaudīt uz upes. Jā, pats būs labi. Man ir jābūt ar ģimeni būšu, jā, un kāpsim. Pagājušajā reizē laivā mēs izbraucām tikai ar meitu, šoreiz brauksim droši vien, ka visi, tad jābūt šis process. Sestdien, protams, un ir viena lieta arī, bet tas jau būs, jāsaka, sestdien jau būs apbalvošana šim pasākumam, kas norisinās jau no 8. man šķiet, ja es pareizi atceros, no 8. augusta. Vīru spēļu laikā tas viss tā kā sākās ķegumā. Ir uzņēmēju rallijs, kas šogad ir ieviests. Brīnišķīgi iespēja bija piedalīties, varēja pieteikties laicīgi, un tad bija izveidot tādu karte ar uzdevumiem, kur vietējie uzņēmēji uzņem pie sevis visā novadā. Tu vari atbraukt, un tad bija konkrētas stundas, kurās viņi uzņem, parāda, kā darbojās, parāda, vai cits kādas izklaides iespējas tur ir piedāvāt. Mēs nākamgad varētu piedalīties, tad redakcija parādīt. Mums redakcija būs jaunās telpās. Jā, mums tad būs, jā. Tas arī, to mēs nereklamēsim tagad, to mēs avīzē. Ne, mēs nereklamēsim, ka redakcija būs jaunās telpās. Mēs par to pat nerunājam, ka redakcija būs jaunās telpās. Mēs pat nesakām. Ka šī saruna varētu būt jaunajās redakcijas telpās. Bet, labi, jā. Bet tagad ir... Interesants viņš redakcija. Tagad, mums jau laikam laiks tuvojās beigām, bet ziniet, ko es klausoties domāju? Es domāju, labi, lai tajā Ogrē turpinās tie kašķi, bet lai nav jādara tas, ko Andris teica par tiem izvedamajiem. Lai tas nav jādara, lai tas nav pašvaldībā steidzamākais darba kārtībā, lai ir ielas. Lai cilvēki aiziet uz veikalu, nevis iet bojā. Jā, lai iet ielas jāremontē, lai pakasās par to, ka man pagalms nav, bet kaimiņam ir, lai tas viss notiek. Tas viss pieder pie dzīves, tas viss ir process. Protams, tas ir, un tad tie ir tie foršie darbi. Jā, visu. Ar tiem arī dzīvoju. Es ar atnāku mājās, es špaktelēju vannas istabu vakarā, jā, tas foršais darbs, ko tu vari darīt, redzēt kaut kādu rezultātu. Un jā, mēs arī parasti ar ukraiņu kolēģiem atvadoties, viņi tā arī novēl, lai jums mierīgas tas debesis. Lai mums visiem mierīgas debesis. Atā. Skatieties mūs vēl. Laimīgi.